Līla pašizziņas spēle, čūsku un būtu joga. Un tas, kas ir interesanti, ka šis ir tūkstošiem gadu veca spēle, viņi ir tajās senajās hindu un āriskajās tradīcijās spēlēta un izmantot kā instruments sevis un pasaules un dzīves saprašanai un iespējams arī astroloģiskai saprašanai, jeb pareģošanai. Parastā sapratnē spēlē, ja esi ļoti iekars un ielicies, tu aizmirsīsi, ka tu spēlē. Jā, pareizi. Ja tu spēlē futbolu, tu aizmirsti iespējamības dabūt golu, tu taču aizmirsti, ka tā ir vispār spēle. Pēc spēle šis moments atbilstēja katras jaunas dienas, jeb dzīves dzimšanai. Un tā, ka mēs to sakam šeit un tagad, tad mēs zinām, ka mēs esam spēlē. Un dzīve ir spēle. Viņa noteikti vairs nav cietums. Ja tu zini, ka dzīve ir spēle, tad viņa nevar būt cietums, jo spēle nekad nav cietums. Es domāju, tas ego būs alkatīgs vienmēr. Jautājums ir, mums ir kaut kāda spēja redzēt kaut kādu atvērumu, leņķi. Un tad jautājums, cik tuvu tas ego ir tam leņķim. Ja viņš ir pavisam tuvu piespiedz pierē, tu neko citu neredzi. Tev ir gan alkatība, gan nāves bailes, gan viss spektrs ir. Es uzzināju, ka tu esi ātrā laikā apgūvis indonēziešu valodu. Pastāsti par to, kā tu viņu apgūvi un kā tu jūties tagad tajā valodā. Aku tinggal di Bali udah 3 tahun, tapi asli dari Latvia. Aku orang Latvia. Reku, es esmu uzklājis galdiņu. Uz galdiņa nav kūkas un kafija, bet ir spēle, un spēle saucas Līla, bet es viņu nopirku grāmatnīcā, tepatās Rozes grāmatnīcā pirms gada, un es viņu atvērs, paskatījies. Es redzu, ka ir fantastiskākā dieva dāvana šī spēle, jo mēs apmēram zinām, ko nozīmē vārds Līla, un kas ir maija, kas ir ilūzija, kas ir Šiva un kas ir Višnu, un kas ir svētā trīsvienība, kas ir Kristus, kas ir Dievs un svētais gars, to mēs visu apmēram zinām daudz maz līdzīgi. Un es viņu nonesu tāpēc, lai kaut kā inicētu savā pasaulē, ka man un manai pasaulē ir aktīva miedarbība ar spēli. Jo es viņas nopircu un viņa stāv plauktā, tad nekas nenotiek. Nepretendējot, ka es zinu, kā viņu spēlēt. Es viņu nezinu, es mazliet izlasīju. Bet viņi izskatās šādi, ja? Viņi izskatās šādi. Līla pašizziņas spēle, čūsku un būtu joga. Un tas, kas ir interesanti, ka šis ir tūkstošiem gadu vecu spēle. Tūkstošiem gadu veca spēle. Viņi ir tajās senajās hindu un āriskajās tradīcijās spēlēta un izmantot kā instruments sevis un pasaules un dzīves saprašanai un iespējams arī astroloģiskai saprašanai, jeb pareģošanai. Un tad, kā es lasu, tad ir bijis tāds cilvēks, Harish Johari, kas ir šīs senās āriskās vai hindu spēles izcēles gaismā, un tagad par viņām viss ir zināms. Labi, un viņi ir nonākuši līdz Latvijai. Paldies šīs spēles organizatoriem. Šī nav reklāma. Es neesmu šīs spēles reklāmas aģents, bet man tiešām iedvesmo, ka šī spēle ir nokļūsi latviešu valodā līdz šim te galdam. Un ko tad es te vēl varētu šai sakarā pateikt? Zin kā, vienmēr vajag spērt pirmo soli, pat ja nav zināms, kurā virzienā tas aizvedīs. Jo labāk izdarīt un nožēlot, nekā neizdarīt nožēlot. Tas tāds globāls princips, kam es pats sakoju dzīvē pēdējā laikā. Un man ir ieteikums tāds. Uzmetam kauliņus, bet kauliņu man nav. Izmetam ar rokām. Tā ir kauliņu sistēmas. 6 punkti, ja? Jā. Mēs tagad simboliski izdarām tā. Es zinu, ka jāuzmet ir sešnieks. Mēs pirmais izmet lūdzu sešnieku ar rokām. 5 un 6 tā kā šitā. Jā, tev ir 6, jā, malec. Tad tu vari sākt. Ciemiņš tā, bet tagad būs sarežģītāk. Tagad tev jāizvēlās, vai tu ņemsi to lielo vai mazo. Un
mazo. Viena ir smaržu, viens ir kaut kāds aubereks. Ja? Jā, tas ir taizems tāds labs. Man patīk. Jā. Un tagad mēģinām, teiksim, ar abām rokām izmet tā kā... Tad mēs darām kopā. Kopā, jā. Ar vienu roku. Labi, es arī esmu izmetu sešnieku vispirms, ka mēs abi esam izmetu sešnieku un ar vienu roku metam vienkārši. Un cik mēs metam priekš kāda? Lai ietu izdarīt pirmo soli. Es teiksim ietu un mēs iesim to kopējo skaitu, ko mēs uzmetīsim. Jā, ja mēs mācēsim tur paiet, jā. Tad 1, 2, 3. Jā, es zināju, ka man 4 būs, jā. Man 4 tagad. 7. 7, labi, jā. Un kaut kur jāiet. Tev kaut kur jāiet, jā. Andrej, tad mēs esam, jā, pie spēles, nepretendējot uz to, ka mēs zinām, kā viņu spēlēt, bet vienmēr labāk ir sākt nekā nesākt. Un tas sākums mums ir 68. lauciņā. 68. lauciņš saucās Kosmiskā apziņa. Un no turienes, tā kā mēs abi uzmetām sešnieku, tad mēs abi nokļūstam Janmā. Es tev palīdzēšu. Mēs esam nokļuvuši Janmā, un Janma ir dzimšana. Piedzimšana ir ienākšana karmas spēlē. Tā kā mēs nemānīsim viens otru, mēs esam nonākuši karmas spēlē jau šķietam ilgu laiku. Un tāpēc spēle, šis moments atbilstēja katras jaunas dienas, jeb dzīves dzimšanai. Un tad, laikam, saskaņā ar šo spēli mums jānonāk pēc tam ir 6. lauciņā. Bet kā tu saprati? Viņš uzreiz mums jānonāk? Es tā nesapratu, bet mēs mazliet Maija, Krotha, Lobha, Puloka un Moha. Jā, otrais ir ilūzija. Jā, Moha. Nu jā, jānonāk ilūzijā. Moha. Vienkārši metam, mēs esam iedzimuši. Vienkārši metam. Izmetam, mums ir metējs digitālais. Jā, un met. Uzmetam, un es uzmetu, un ir 3. 3. Kad mēs no šitā iesim, no tā, ko man teica? Nē. Ej no pirmā, no dzimšanas. Ej no pirmā. Tā, 1, 2, 3. Un kas? Tur 4. Andrej, zini, kur tu esi nokļūst tagad? Alkatība. Piedzimšanas radītā atšķirtības sajūta ierosina alkas pēc piepildījuma. Lai būtu iespējams pastāvēt pasaulē, vispirms spēlētājiem jābūt drošam, ka viņa fiziskās vajadzības tiks nodrošināts. Un tā joprojām. Tas tā kā jāapzinās. Droši vien tas ir domāts ne tikai šī vārda naudiskajā nozīmē, ka ir alkatība, ka man vajag vairāk naudas, ka man vienkārši kaut kas visu laiku trūkst laimēji. Ne? Tas kaut kas tāds, kā tu to jūti. Jā, tas tā kā tā Maslow piramīda, ne? Lai tu sāktu kaut ko domāt par garīgām lietām, jābūt pēdušam. Te laikam ir jau nākošais pēc pēšanas, tas ir tā kā iekārs un kaisls un kaut kas tāds, bez kurām laikam katru attīstībā pārlikt pāri kaut kādam posmam nevar, kā kurā sistēmā vai nav ieteicams. Ka gan jau, ka arī alkatībā jāiziet cauri. Jā. Un, kā saka, lai pie miršanas pēkšņi nebūtu tā, ka ko es to Porsche nepaņēmu, vajadzēja paņemt. Miršanas brīdī būtu pa citām lietām jādomā. Es tev ar baudu un gandarījumu klausos, ko tu saki, un tad es atzīstu, ka es neesmu lasījis šo grāmatu, un tagad es vienkārši šķiru un skatos alkatību. Līdzīgi, kad es biju sevis meklējumos, un tas bija kādi 8 gadi, un nesakoju pasaules notikumiem, ne politiski, ne ekonomiski, nekādiem citiem. Un tagad, kad es esmu atgriezies pasaulē un biznesā un tā tālāk, es kaut kā no malas vai no cita redzes leņķa redzu visu, kas notiek Latvijā, un tas tā brīvāk. Man nav pieķeršanās. Un tā ir tāda ļoti patīkama sajūta. Viņa nekad nav kritizējoša. Viņa vienkārši, kā interesanti. Tāds viedoklis, tas politikā notiek, tas ekonomikā notiek. Man liekas, ka no tās alkatības tu atkal, tas tā kā par ego mēs runājam par nāvi, ka tas ego baidīsies no nāves vienmēr. Es domāju, tas ego būs alkatīgs vienmēr. Tad jautājums ir, mums ir kaut kāda spēja redzēt kaut kādu atvērumu, leņķi.
Un tad jautājums, cik tuvu tas ego ir tam leņķim. Nu, ja viņš ir pavisam tuvu piespiedz pierē, nu, tu neko citu neredzi. Tev ir gan alkatība, gan nāves bailes, gan viss spektrs ir. Ja tu pēkšņi tā kā pameditē vai kaut ko saproti vairāk, tu kā bišķi atkāpies un tu bišķi vairāk nekā ir ego ir, un tu vēl atkāpies. Un ja tu domāji, tu tā atkāpies pavisam, nu, tad tas ego tajā visā ir kaut kur maliņā, varbūt pat blindspotā. Viņš ir, viņš veic savu funkciju, bet viņš vairs nenosaka, nav galvenā mūzika. Tad arī nomirt mierīgi var. Jā, tik interesanti. Jā, šī spēle ir tāda, kas rosina uz pārdomām. Es esmu ievērojis, ka Džilindžeram ir tādi podkāsti, kuros viena no tādām aktuālām sastāvdaļām, manuprāt, ir palīga līdzeklis, kas ir vai nu konjaciņš, jeb viskijs, kas viennozīmīgi, kā mēs apzinām, iedod uzreiz tādu citu atvērienu. Noņem to pirmo programmu nost. Mums te nav, mums tikai dzidravot ūdentiņš ir, tā kā... Jā, tas ir tā kā jārunā. Novērš uzmanību ego no galvenā. Jā. Lai viņš ir aizņemts. Jā, labi, alkatība, jā. Jo alkatībai ir daudz sejas noteikti, bet šodien mēs tās viss neiztirzīsim. Es arī iešu tālāk. Tad, kas man jāspiež? Tas zila podziņa. Roll. Man uzleca vieninieciņš. Kur tad mani nes? Labrīt. Labrīt. Es esmu atmaskots. No dzimšanas es nokļūstu pat tiešo maijā. Un mēs tā kā zinām abi, kas ir Maija, bet tā ir slavenā latviete, kurai māsa ir Paija, bet tas ir arī ilūzija. Maija ir ilūzija, kad cilvēks iesaistās spēlē kā spēlētājs, vienotības apziņa pazūd. To izraisa apsēstība ar spēli. Šai gadījumā ar šo spēli, jeb ar dzīves spēli. Šī apziņas pārņemtība arī ir visa spēles jautrība. Viens kļūst par daudziem, viens kļūst par daudziem. Mēs esam kļuvuši par diviem tagad. Daumats un Andrejs. Lai pats ar sevi spēlētu kosmiska mēroga paslēpes. Ja mēs tiekam atmaskot, mēs nevaram šo lasīt. Ja? Savādāk kāds vēl sapratīs, kas te notiek. Labi, klausies. Es domāju, ka pirmais solis ir spērts, tālāk neiesim, jo mums jātaisa atsevišķi podkāsts. Spēlēm spēli, varbūt vēl kāds jāpaaicina. Es nezinu, vai divatā viņi var spēlēt. Es domāju, viņi var spēlēt vairāk. Es domāju, ka arī sanāk... Tas ir tāds labs tā kā rāmis vai bāze sarunai īstenībā. Jā, ritīgi. Šis... sākumā tur bija tāda mincināšanās un negribējās mesties uzreiz iekšā metafiziskās tēmās. Es domāju, šis ļoti labi palīdz un novērš uzmanību no, kā es teicu, no galvenā. Jā, un te var dažādu jomu pieredzes cilvēkus, jeb arī dažādu filozofiju, psiholoģiju cilvēks, te var tādu kokteili uztaisīt. Pēc tam... pamatā tas ir cirks. Tas ir dzīves cirks, bet dzīve kā spēle. Jā, tas ir cirks visos nozīmēs. Ja mēs tā esam tādā cirkā, viennozīmīgi sadalījušies no 1 uz 2, uz 4, uz 8, uz bezgalību. Es domāju, ka bezgalība aizdalīsies apakaļ līdz tas skaistais ir, ka mēs to sakam šeit un tagad, tad mēs zinām, ka mēs esam spēlē. Un dzīve ir spēle. Viņa noteikti vairs nav cietums. Ja tu zini, ka dzīve ir spēle, tad viņa nevar būt cietums, jo spēle nekad nav cietums. Vai viņa ir cietums, kurā tu cīnies ar nesaprotamo vai ļauno pasauli, kurā viss ir slikti, jeb viņa ir spēle, kurā tu viegli dari to, kas parādās, to, kas ir jādara. Bet kas ir interesanti, parastā sapratnē spēlē, ja esi ļoti iekars un ielicies, tu aizmirsīsi, ka tā ir spēle. Jā, pareizi. Tu spēlē futbolu un tu aizmirsti iespējamības dabūt golu. Jā. Tu taču aizmirsti, ka tā ir par spēli. Tu esi spēle, esi tu,
Un ir tikai šis brīdis, un vai nu tu esi flowā vai adrenalīnā, tas atkarīgs no apstākļiem. Ja? Bet tas ir zīmīgi. Mēs parasti tā spēlē aizmirstam, ka mēs spēlējam. Un kur tad vēl šī līmeņa maijas izpausmē? Diezgan bezcerīgi nepārtraukt atcerēties bez kaut kādiem brīnumiem un tas praksēm. Tas ir tik zīmīgi, ja nu nav pat tā kā mēs varētu runāt par dzīvi kā spēli, bet pat noņemot to tēmu maliņā mazliet, tad ir tās daudzās spēles publiskās, hokeji, futboli, basketboli un teiksim, kā es tās uztveru, kā es redzu, tad es redzu, ka spēles sajūta tur ir zaudēta, ja tur ir sāncensība un tur ir ļoti liela vēlme uzvarēt. Kā tu domā, katrā spēlē ir jāuzvar? Kas ir spēles būtība? Kad nāk tāds formulējums? Tas skaistais formulējums varētu būt dažiem, ka galvenais piedalīties. Tas tā kā olimpiāda. Tas tā kā olimpiāda, jā. Bet viennozīmīgi, nē, man liekas, ka nav katrā spēlē jāpiedalās. Tu spēlē futbolu ar dēlu vai kaut kā, nezinu, tomēr forši arī nezaudēt. Vai to nezaudēt? Ir forši zaudēt. Tādā nezaudējot kaut ko lielāku. Es to varu apliecināt, jo pirms nepilnas nedēļas man uzaicināja mazdēls Gabriels paspēlēt futbolu. Un spēlētāji bijām 3. Gabriels 9 gadi, man mazmeita Aurora 5. Un es biju ar Auroru, un Gabriels kā profesionāls bija mums pretī. Un beigās bija tāds prieks spēlēt, jo mēs visi sapratām, ka uzvarēt un iesist par varītēm nav galvenais. Saprot, mēs sapratām ne tikai tā kā es kā pieaugušais sapratu to, bet no visām pusēm tas bija. Un tas bija tad spēle, no augstā plaukta spēlējām un bija tikai prieks un laime. Jā, tā kā vēlreiz paldies Līlai. Pašaziņas spēlē, dzīves spēlē un nāk prātā tāds, nevar nepieminēt. Andrej, paldies, ka tu saorganizēji šos instrumentus, pateicoties kuriem es ceru, ka skaņa šeit ir laba. Es pastāstīšu no savas puses, kā tas sākās, ka es kādā raidījumā vai podkāstā vai YouTube'ā kaut ko redzēju, ka Latvijā tiek ražoti mikrofoni, kurus ļoti vērtē pasaulē. Un iespējams, ka ar viņiem ir dziedājis pat Miks Džegers un tādi zvaigznes. Es neatceros kādas vēl citas zvaigznes, bet un es viņus tur redzēju, ka viņi dzied, man likās, wow, ka tas ir fantastiski. Un kāds kvalitatīvs produkts, tāds lepnums pārņem. Un tad, kad man parādījās, ja nobried doma parunāt ar kādu par kaut ko, tad gribējās runāt ar saviem instrumentiem. Un es nezināju, pie kā griezties pēc palīdzības, viņas dabūt, un tu esi manā dzīvē ļoti daudz jomu eksperts un zinātājs, un es prasīju, vai tu vari man sagādāt šo visu, un to norganizēji. Pasaki, kā tu nonāci pie šitā visu, un kā tu izvēlējies? Tur daudz variantu ir. Godīgi sakot, es izmantoju ChatGPT, kas tagad ir ļoti aktuāli. Jo tu teici, ka kāds tur nevarēja atrast. Es ātri apstājos internetā, kaut kā uzreiz neatradu tos īstos. Kaut kā viņi nebija tik vienkārši. Nē, es atradu, bet man nebija ticība, ka tie ir tie, ko tu domāji. Es pats jau neatceros. Mana selektīva atmiņa. Jā. Bet es viennozīmīgi pie izvēles iesaistīju šo te ChatGPT instrumentu, kurš ļoti labi izanalizē, kur kam vajadzīgs. Man simpatizē tas, ka tas ir estētisks produkts, viņš ir skaists. Viņi ir dažādi, tāpēc, ka mēs gribējām pārbaudīt, kā dažādas skaņas. Manuprāt, šī bija tā kā radio interviju skaņa, ne? Un tā bija kaut kāda... Jā, tas Violet laikam bija tāds klasiskāks, viņš arī, tā kā vintage tāds skanējums. Šis arī vintage, es jau neatceros to atšķirību. Bet tie noteikumi bija tādi, ka šeit nav nekādu polsterējumu, tā nav
studiju. Jā. Un tad vienkāršai sarunai ar patīkamu, kā es tur baritona tembru. Es tur biju tā kā mēģināju to balss tembru tā kā aprakstīt. Bet es viennozīmīgi jāsaka, tas ir overkill, kā angliski saka. Overkill. Tas nozīmē, ka vienkāršam podkastam šīs kvalitātes mikrofons viņš nav tas baudījums, es domāju, tur tiem speciālistiem ar mūziku un balsīm un instrumentiem un tur niansēm. Bet to Andrejs sauc par harmoniju. Saprot, mēs saturiski varbūt nevelkam, bet mēs sākam tehnoloģiski. Kas pa vidu sanāk daudz maz normāli. Garām ar šiem nevar nošaut, es tā saprotu. Jā. Un arī viņi smuki izstāsta. Jā, paldies. Paldies tev par šito saorganizēšanu un paldies Latvijas ražotājiem, kas joprojām rada un izplat pasaulē un pārdod tik fantastisku produktu. Jā. Klau, kas ir vēl tāda lieta? Pēdējā laikā manā dzīvē ir parādījies tāds simbols, jeb instruments, kas ir māras tīkls, par ko mēs šodien nerunāsim, jo varbūt tu neesi tā tēma, lai runātu par māras tīklu. Bet tu esi iespējams citā tēmā. Iespējams, es nezinu. Bet tā tēma ir tāda, ka māras tīkls ir latviskais variants Indras tīklam. Tev ir kaut kāda atmiņa vai sajūta par Indras tīklu? Indras tīkls? Jā. Nē. Jā. Ir tāda lieta, jā? Jā, Indras tīkls ir tāda fantastiska lieta, un katrs kvantu fiziķis uzzinot par Indras tīklu, kas, protams, ir metafiziska lieta. Jā. Viņš būtu ļoti pārsteigts, ka kaut kas tāds pasaulē ir vienmēr bijis zināms un pieejams. Indras tīkls ir enerģiju tīkls, kas savieno visumā visu ar visu un ikvienu. To, kas ir viens un viss, kā okeāns, tas ir katra daļiņa, kas šajā visumā atrodas, jeb šķietami parādās. Viņi ir savienoti. Cilvēki, dzīvnieki, flora, fauna, minerāli, planētas, zvaigznāji, galaktikas un visumi. Un viss ir vienā fantastiskā Indras tīklā savienots. Un tas, teiksim, metafizikas pasaulē vienmēr ir bijis tāds kā pierādījums, jeb skaidrojums, ka viss ir viens. Ka viss ir viens un ka katrs fraktālīts ir visa lielā daļiņa. Un ka mazais ir lielais ir mazajā un viens otrā atspoguļojās un tā tālāk. Jā, bet ja tu ar šo tēmu nesaskāries, tad, protams, Jā, bet es viņu uzreiz tā kā tuvinās, tad tur to, es domāju, tā ziņa iekšā un tā kaut kāda tāda pasaules uzbūves kaut kāds pamata uzskats. Viņš dažādos vārdos, dažādās formās ir ļoti daudzās, doktrinās, mācībās un tā tālāk. Ka tas viens, kā tā holografiskie, kas tur bija, tie hologrāfiskais visums, holoni. Mēs kaut kādā veidā saskaramies ar to, kas ir viens, ko Imants Ziedonis nosauc par lielu elpu. Viņam ir daudz epifāniju un dzeju, kurā caur viņu runā neduālais, jeb tas vienums. Teiksim, šis vārds lielā elpa. Es skaitīju un nonācu pie viena. Tas ir par to pašu, ka beigās mēs nonākam pie viena, ka mēs tikai vienā atskaites sistēmā domājam, ka ir Daumans un Andrejs, un ka mēs esam atsevišķi, ka citā atskaites sistēmā mēs vienkārši zinām un jūtam, ka mēs esam viena kaut kādas emanācijas. Bet jā, tas izskatās tāda nepaceļama tēma, tāpēc tur neiesim. Bet atgriežoties atkal pie pasaulīgām lietām, ka šajā pasaulē mūs šķietami šķir daudz kas, un tā skaitā attālums. Es dzīvoju Latvijā, un
Un kur tu dzīvo? Balī. Balī es dzīvoju. Kā tu nonāci Balī? Kāpēc tu tur dzīvo vispār? Bija aizbraucis tur un tad sapazinos. Man Balī ir sieva un dēliņš jau tagad ir. Apsveic ar dēliņu. Jā. Es, protams, to zināju. Bet tas ir vienmēr tāds interesants stāsts, kā dzīvot citā kultūrā, pasaulē. Kā tu tur jūties? Balī taču ir tik specifiska. Jā. Tur nekā, man liekas, gan nekā nav līdzīga Latvijai. Ļoti daudzslāņains jautājums ar visādi veida iespējamām atbildēm un tā kā visu nemaz nenoklāt, bet tāds pamats jau no vienas puses ir diezgan daudz ceļos, tu arī esi daudz ceļojis un tas viens atzinums, ka reizēm ne tik daudz tajā vietā ir nozīmes, cik cilvēkiem apkārt, ar ko tu tur esi, vai stāvoklim, ar kādu tu esi. Un tad beigās man nav tā, ka tas Balī būtu tā izvēlētā vieta vai tā nozīmīgā vieta, un kad būtu tas Balī jāapraksta kā tāds izvēlētais galamērķis. Tā sanāca tur būt. Un tā ir laba vieta, kā jebkura cita vieta ir laba. Ja apstākļi apkārt ir labvēlīgi un tur nav kari un tā tālāk. Tā kā līdzīgi ar Balī, un tad ar katru vietu nāk savi plusi un mīnusi. Plusi ir acīm redzami, visiem zinām, ir foršs laiks, Balī ir silts, ir okeāns, skūteri un patīkam braukāt apkārt ir un ir ļoti skaista daba, skaisti vulkāni, mīļi un jauki cilvēki. Un tur tad tā otra puse, varbūt tas ir tas pārmērīgais turisms, kuram savā ziņā gan jau, ka es arī esmu devis savu artavu. Un dēļ tā kokteļa starp Balī kultūru, kaut kādiem tur koloniālismu sakām un rietumu un austrumu domāšanas atšķirībām. Un vēl kaut kā, tur ir ik pa laikam kaut kāda sarežģījuma lec ārā no tā. Bet kaut kā es tur dzīvoju bišķi no tā visa turisma un tā kā vairāk vietējā stila rajonā un mājās un sabiedrībā un tā tālāk. Jā. Tā arī tā kā saka, metafiziskā jeb reliģiskā pasaule ir pilnīgi cita. Tas, tur ir teiksim, ja šeit ir kristietība un dievturība, ja folkloras zināšana, tad tur ir tā kā, tur ir ne tikai reliģija kā tāda, bet tur ir tās attiecības ar gariem. Jā. Balī pamatā ir hinduisms. Jā. Tāds viņš tur ir jau no laika, kaut kādu ilgu laiku, ilgus gadsimtus vai pat ilgāk. Bet viņš attiecīgi tā izejas punkts varbūt ir bijis viens, un tad tā reliģija bišķiņ ir tas hinduisms, kas ir Balī, ir krietni savādāks kā tā hinduisms, kurš ir Indijā. Viņam tāpatās ir vēdas un mantras un tā tālāk, bet tās izpausmes krietni dažādākas, un viņas tiešām ir vairāk tādos ar gariņiem saistīts. Viņi tiešām dzīvo katru dienu mēģinot būt saskarsmē un komunikācijā ar gariem un visu, kas ir apkārt. Katru dienu pat vairākas reizes pabarojot viņus, dodot viņiem tādas speciālas tādas kastītes, kurā ir gan ko paēst, gan ko pasmaržot, gan ko pat uzpīpēt, gan cigareti pat iekšā ir. Un viņas nes vairākās vietās pie templīša, un katrā mājā ir templīts un neviens vien. Tas viss ir ap to templīti, un tad ir tas lielais kalns Agungs, kas ir svētais kalns, uz kuru visas mājas ir virzīts. Tā kā ir veidiskajā tradīcijā ar vāstu, kas ir kā telpa iekārtot attiecībā pret debes pusēm un enerģijām un tā tālāk. Tas ir vērsts uz tieši debes pusēm, ziemeļi, rietumi un tā tālāk. Tur mūžīgie ziemeļi, varētu teikt, ir tas svētais kalns Agungs.
Un tad mājas būs vērstas par to, tādas nelabas atkrituma un tādas lietas būs tālāk no tā kalna novietotas. Tas kalns ir tā kā vietējā Meka? Jā. Vietējais, jā. Tur neviena ir svētvieta un neviens templis ir. Un es arī negribu pretendēt, ka es stāstu patiesību. Šī brīdī tā ir mana patiesība un mans stāsts, kā es to esmu sapratis, kā tas tur ir. Gan jau, tas noteikti ir daudz smalkāk un sarežģītāk. Bet jā, viņi ir iepīti tajā visā, un viņi dzīvo mazās komunās. Sadalīta visa sala ir ap 100–150 cilvēku grupās, kurā viņi visi ir arī savījušies kopā, bagātākie ar nabagākiem viens otram palīdz. Ja kaut kas notiek vienam, tas notiek visai tai grupiņai. Tad viņi ir ļoti dziļi tajā savā vidienē, tajā kultūrā, tajā komunā iekšā iepīt un iesaistīt, kas dod drošību. Tā kā viens par visiem, viss par vienu gandrīz, vai tā? Zinām mērā. Iekšējā grupā gan jau, ka tur ir savas pretrunas un tā tālāk. Bet jā, viņi tā kā viens maziņš veselums, tā kā tāds bišķu stropiņš ir. Manuprāt, tas dod ļoti labu psiholoģisku un emocionālu mūžīgu atbalstu. Jo ir tie pētījumi par tiem ilgdzīvotājiem, tās zilās zonas saucamās. Ja? Cik es tā atceros no pētītā lasītā, ka viens no tiem kopsaucējiem ir tas kopā būšana. Cik ļoti cilvēki ir kopā, komunikācija. Bet tagad, lai es saprastu, teiksim, Limbaži, ja? Maza pilsēta. Tur šādi cilvēki dzīvo kopā un pazīst, kāda ir tā galvenais atšķirība tam, ko tu saki no Limbažiem. Tad mēs esam ļoti ziemeļnieki. Labi, pilsēta, bet laukos mums ir viensētas. Jā, viensētas ir un tu sveicinās to savu kaimiņu, bet ir kaut kāds robežas. Un tas kaimiņš tur ir krietni tālu, viņš var būt kilometriem tālu. Tad, pirmkārt tas ir. Otrkārt, ja tā ir Limbaži, paņemsim vēl tālāk Rīgu, tu taču nezini to savu kaimiņu. Ja tu esi normāls latvietis, tu sāksi iet ārā pa durvīm un dzirdēsi, ka kaimiņš jau ir atvērš durvis, tu pagaidīsi, lai jau aizies. Ko tur liek runāt? Tas tāds ļoti, ļoti ziemeļniecisks pieejams. Un tur tā nav. Tur ir, tu zini visus apkārt. Tā kā vairāk. Tiešām viņi ir tā kā savīti kopā, tā varētu teikt. Jā, un tad otrs aspekts ir tas, ka tev sieva ir devita, un kas viņa pēc tautības? Polinēzija? Indonēzija, jā. Un tā kā tur ar tām rasēm ir? Tā ir cita rase vai mūsu paša rase? Tu nezini, ne? Es gribēju prasīt, vai kā tur ir sadzīvot ar tā kā citas kultūras, reliģijas un iespējams rases cilvēku? Jā, man sieva ir, nav tā kā piesieta kaut kādai tur vienai reliģijai un tā tālāk. Ja būtu kaut kas tāds konkrēts, varbūt būtu sarežģītāk. Bet es tā iedomājos, ja būtu tiešām tāda pieredze, kurā būtu kaut vai tajā pašā Balī kultūrā un tur ir tieši visa... fanātisms. Jā, tev vai ir jāpaliek par to, vai tur būs pretruns un sarežģījumi, kā jau... Jebkura reliģija nāk ar saviem ierobežojumiem vai labumiem, arī, kuri kalpo līdz kaut kādam brīdim, pat var būt labi, bet viennozīmīgi kaut kādās izpausmēs traucēs un pat darīs ļaunumu. Varbūt, bet tur ir baigais mikslis. Bet es tikai iedomājos, ka esmu novērojis, ka par Indonēziju ārpusē daudz cilvēku pat nezina. Viņa ir 4. lielākā valsts pēc iedzīvotāju skaita pasaulē, bet tu tā viņi nedzird. Ja? Un arī nav tā kā indiešu restorāni, kur neaizbrauc būs. Ja? Ķīniešu virtuve un tā tālāk. Indonēziešu baigi, Latvijā nav, man liekas. Jā. Un tas sasaucās ar to, ko es tikko stāstīju par tām grupiņām. Tas jau nav tikai Balī, tas ir caur visai Indonēzijai. Viņiem ir tās grupiņas un tā sasaistība. Un līdz ar to tie indonēzieši, tagad tas mainās, kā jau visās valstīs, viss kaut kas mainās, tradīcijas un tālāk. Bet līdz pat vēl nesenam laikam, es domāju, tas ir iemesls, kāpēc viņi nav tik daudz pasaulē izbraukuši. Jo viņiem ir
svarīga un tuva tieši tā vide, kur viņi aug. Un viņi nejūt tādu vajadzību, ka viņiem būtu jābrauc meklēt kaut kur laimi pasaulē, jo viņi ir tepat mājās. Tāds sprīdīšu stāsts. Nu jā, tas ir atkāpjoties atpakaļ par to, bet kultūras atšķirību es viņu neizjūtu tik ļoti attiecībās. Es viņu vispār neizjūtu īstenībā attiecībās. Jo es domāju, arī savā kultūras iekšienē Latvijā varētu satikt cilvēku, dzīvot kopā un ik pa laikam atrast kaut ko, ak, tu šitā domā, vai tu šādi to dari. Un tādi momenti, protams, ir, un viņi būs, un varbūt, ka viņi ir vairāk, es nezinu. Bet galā ir attiecības ar cilvēku, nevis ar kultūru. Tas ir tad, ja tu esi, ja tu neesi pārliecībā par pareizību savā reliģijā, savā kultūrā, savās izpausmēs. Jā. Nu, mēs pat nezinām, kur mums pārliecības mūs ierobežo, kamēr mums kāds to nepasaka no ārpuses. Tā kā, protams, ir vienmēr tas būs un ir un pastāvēs, bet tādās lielos vilcienos tas netraucē, vismaz manā gadījumā. Jā, mans draugs Māris Saukāns man uzaicinājis šo sestdienu uz igadējo pasākumu, kas saucās Cilvēks un cilvēcība. Un to es saku tādā ziņā, ka ir daudzas lietas, kas mūs atdala, kas ir balstīts uz tām pārliecībām. Nu, tā ir skaitā nacionālisms vai tautība, varbūt valoda, reliģijas, identitātes, jā, gan personīgās identitātes. Un tad mēs nonākam, tad mēs tuvojamies tam vienam, tam pirmsākumam, un pirmais solis ir tā cilvēks un cilvēcība. Kā ārpus visām tām lietām, kas mūs sadala, mums ir tas cilvēcības aspekts. Un es tā dzirdu, ka tavās attiecībās valda šis cilvēcības aspekts, kas ir viens. Es domāju, jā, ir līdzīgi kā ar spēli, ko mēs runājam, kad tu spēlē spēli un tu vari aizmirst, ka tu spēlēs spēli. Līdzīgi varētu būt ar cilvēcību. Ir kaut kāds līmenis vai kaut kāds stāvoklis, kurā tu esi attieksmē pret visiem cilvēkiem. Un tad ir brīži, kuros ir strīdi vai nesaskaņas vai kaut kas tāds, kurās tu piemirsti to vietu, kurā tu patiesi uzskati, kā būtu jābūt, un tu rīkojies no kaut kādām ego vai apstākļu vai emociju ietekmēm, kas ir ok, bet tad, kad es pēc minūtes, 2, 3, kā kurā brīdī atopos, tad man vienīgā vērtība paliek tā, kad ir tā cilvēcīgais aspekts. Jā, varbūt reizēm pārāk empātiski tas ir, bet tāds ir mans skatījums uz cilvēkiem. Ir labi izstrīdēties, ir labi atrast, ne labi, ne slikti, bet tā notiek, ja, kad ir kaut kādas saskarsmes, kurās intereses sadurās. Bet mirkli vēlāk tev vienmēr ir iespēja to visu pastīties vēlreiz no malas un papriecāties, kā tu tur biji aizspēlējies un ieraudzīt to cilvēku. Nu, tādu, kādu tu vari iedomāties, kāds viņš ir vismaz, bez tām visām kulturālajām izpausmēm un atšķirībām. Jā, interesanti. Un kā jūs ģimenē runājat? Kādā valodā? Pamatā angliski, bet arvien vairāk arī kaut ko indonēziešu valodā. Jā, tas bija tas fascinējošais moments, kad noteikti mums jāpadalās. Izreklamējuši tevi, ka es uzzināju, ka tu esi ātrā laikā apguvis indonēziešu valodu. Pastāsti par to, kā tu viņu apguvi un kā tu jūties tagad tajā valodā. Es noteikti latviski runāju labāk, angliski runāju labāk, krieviski runāju labāk, tālāk jau nezinu. Tālāk jau tā indonēziešu valoda jau sāk kāpt augstāk. Es esmu tā kā, vācu valoda, to es noteikti saprotu labāk, bet tik ilgi neesmu runājis, ka liekas, bez mazliet, ka es to indonēziešu valodu jau labāk zinātu. Jā. Kaut gan es to vācu valodu mācījos 12 gadus skolā. Tā kā jā, bet par tādu sarunu, kādu mēs šeit vedam, man nesanāktu. Sanāktu, bet smieklīgi. Varbūt būtu interesantāk. Bet bet tā vienkārši ikdienas sarunas ir pat tā, ka man atbraucot uz šejieni
lientie vārdi iekšā no indonēžu valodas. Jā. Sāku es ar to Duolingo aplikāciju, bet tur baigi īsi šī valoda. Nestoties to, ka tik daudz cilvēku viņā runā. Man liekas, 3 mēnešos es tur izgāju cauri un bija gana, lai pārsteigtu toreiz vēl draudzeni. Tagad sieva ar to, ka pēkšņi viņi man neticēja. Tas ir fais, tas ir super. Mēs bija tieši Latvijā, sazvanījāmies un es saku, jā, es par indonēžu valodu mācos jau kādu laiku. Es saku, nu jā, kaut ko viņi man tur, es vairs neatceros, kā tur bija, es tikai atceros to pārsteigumu, ka viņi tā kā gribēja man notestēt, un es viņai atbildu, un tad vēl kaut ko, un es viņai atbildu, un tad man prasīja, lai parāda apkārt, kas man tur ir, vai man kāds nesēž man kāds blakus vai ko. Es laikam, es acis beigās aiztaisīju. Austiņas izņēma, lai man tur nav kāds nesaka pa taisno, zini, tur, viņi zina, ar tām tehnoloģijām es kaut ko varētu izdomāt. Kas bija jāpierāda, ka es tiešām kaut ko jau saprotu. Protams, tas līmenis bija. Toreiz likās, ka es runāju kaut ko, un es saprotu, ka es neko nerunāju. Tagad es saku, es kaut ko runāju, pēc 3 gadiem sapratīšu, ka es vēl neko nerunāju. Protams, kā vienmēr, jā. Bet es redzēju to raidījumu, kurā tu biji uzaicināts uz nezinu, tas bija podcasts vai vietējā televīzija, kur tu tiki intervēts kā unikāls gadījums, kas ir pietiekoši ātrā laikā. Es apgūstu to valodu, un tu pat varēji sarunāties ar to intervētāju pietiekoši indonēziski. Vai tu vari pateikt, lai to valodu dzirdētu? Pasaka jebko, pasaka, kas tu tāds esi un ko tu dari, teiksim, Balī. Jā, aku tinggal di Bali udah 3 tahun. Tapi asli dari Latvija. Aku orang Latvija. Es pateicu, ka es dzīvoju Balī jau 3 gadus, bet esmu radies Latvijā. Es esmu latvietis. Oke. Kamu suka makan makanan pedas? Biasanya? Pedas? Tidak suka. Aku selalu tanya, boleh minta tanpa cabai atau tidak pedas? Oke. Bisa, tapi tidak suka. Oke. Kamu sudah pergi kemana aja di Bali? Oh, banyak tempat. Lebih mudah bilang kemana tidak. Oh, oke. Belum ke paling timur, paling timur di Bali. Sudah di Singaraja, Singaraja, apa namanya? Karangasem ya. Tapi paling di pantai paling timur belum. Oke. Kamu mau pergi ke sana? Iya. Sudah ada rencana? Ya, mungkin di bulan Februari sama teman saya. Oke. Kamu punya banyak teman lokal di Bali? Iya, ada di Bali, tapi juga di Jakarta. Ja. Tajā skaņas bija tāds maigs, man salikās tā. Nebija tāds kaut kāds maigums. Tāds R? R? Tā nav maigs. Man izruna. Man izlikās maigs. Jā, bet vispār būtu tam R jābūt diezgan izteiktam un skaistam. Es esmu tāds murminātājs pēc dabas. Man tā, man arī tur tās aizdeguna mandeles tur bija bērnībā. Un man tāda kā man būtu deguns pilns reiz. Man ir tāda balss tāpatās, tā kā man būtu jācenšas, ja es gribētu skaistu izrunu un runāt daudz skaidrāk. Jā, skaidrs. Man atnāca jautājums tieši par Balī. Kā tur skolās visi runā indonēziski, ja? Jā, indonēziešu valoda ir visas valsts valoda, bet katrā mazākā rajonā būs sava valoda. Balī ir Balī valoda, kur ir pilnīgi savādāk un viens otru nesapratīs. Un arī Balī valodā būs 1-2 salas, kurās abas runā Balī valodā un viens otru varētu pat nesaprast. Tik liela atšķirība. Tas nav tā kā latviešu un latgaļu, tas ir vairāk atšķirības. Es domāju, ka latvieši arī latgaļu valodu varēs nesaprast. Jā. Jā. Bet tā kā es pieļauju, ka pat lielāka atšķirība varbūt nekā latviešu un latgaļu. Un teiksim, tādi cilvēki kā tu, tur ir latviešu komūnija, jeb Latvijas iedzīvotāji? Ir pat WhatsAppā čatiņš, un tur kaut kāda notiek saskarsme. Reizēm 18. novembrī tiek, pagājuši, kad izpalika, bet satiekās. Es atceros, tur bija pēdējās reizes krodziņš tāds vai vietiņa, vārungu viņi sauc alus. Ļoti atbilstoši bija.
latviski, bet tas viņa vietējā valodā, es pat nezinu, ko nozīmē. Kā mēs tur tikāmies Groziņā alus. Jā. Bet ir interesanti, kā bērni, ja kāds paliek dzīvot Balī, tad bērnam tā izglītība ir tikai tā kā pieejama Balī valodā. Tur ir internacionālās skolas. Es domāju, tas tā nav problēma. Es domāju, man bērnam būs ļoti raiba valodas un dzīve. Tad angļu valoda būs noteikti. Indonēziešu valoda arī noteikti tur dzīvojot. Varbūt viņš uzķers arī Balī valodu. Un braucot uz Latviju katru vasaru, es domāju, būs arī latviešu valoda. Tā kā viņam jau būs 3 viennozīmīgi. Tā kā šūpulī ieliktas valodas. Jā. Bet tavs dēls zina droši vien visas valodas, jo viņš ir tavā dzīvē ir ienācis Dievs, jo viņa vārds ir viņš vēl nerunā, jā. Vārds ir Teo, ne? Teo, jā. No grieķu valodas ir Dievs. TH, ja? Vai D? Bez T. Tikai bez H. Jā. Angliski ir tas Tio ar H. Viņi tāpat tās ir no grieķu valodas. Teos ir Dievs grieķu valodā. Jā. Nebija tā, ka es gribēju viņam dot vārdu Dievs, bet atnāca tāds vārds. Tas ir labs pieteikums. Jā. Tas ir tas, kas mūsu pasaulē par retam šķietam pietrūkst. Mazais dieviņš. Jā. Labi, Andrej. Es domāju, ka gan jau mēs atrastu vēl 100 tēmu, bet citreiz labāk laicīgi beigt nekā izvilkt pa garu. Jā. Ja tev nav nekas vēl kā nobeigt šo visu, vai tu vēlies kāda doma tev ir? Laikam man nav nekādas domas. Jā. Labi. Paldies, ka atbrauci. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka mēs satikāmies. Forši. Jā, paldies par uzņemšanu un par skaistiem kopā pavadītiem gadiem, ko tik mēs neesam sadarījuši. Jā. Cik gājieni nav iet un vietas nav apmeklēts. Jā, kas to zina? Un uz tikpat daudz uz priekšu. Jā. Apusē. Jā. Paldies tev, Andrej. Čau. Paldies jums!